Tad tiesa šeit uzdos savu. To, ko prasa vadītāji, mēs dzirdējām. Tad vadītāji ir lūgus atstāt telpas, viņi neatstāja, tāpēc vadītāji ir griezusies pie policijas darbiniekiem. Tātad attiecīgi šis nākamais jautājums, kā jau uzdevu jums. Vai jūs likāt iziet no telpām, tātad norādot, ka arī filmēt nedrīkst, un norādījāt viņiem, ka tātad viņi pārkāpj šeit iekšējās kārtības no jūs kā policijas darbinieks, nerunājot šobrīd par to, ko viņiem lūdza krīzes centra direktora. Vai no policijas darbiniekiem bija šādas prasības? Uzrādīt dokumentus, atstāt telpas, kā jūs... Tieši pa uzrādīt dokumentu bija vārdu, uzvārdu. To jūs atceraties, ka prasījāt? Vai arī uzrādiet personības apliecinošus dokumentus. Jūs pamatojāt, kāpēc tas ir nepieciešams? Kāpēc jūs to prasat? Jūs konkrēti. Policijas darbinieks, es nedomāju jūs kā personu. Lai personību noskaidrot. Kāpēc? Pēc kā arī vadīties tālāk. Ko jūs tālāk vadīsieties? Viņš nosauks, ko jūs tālāk vadīsieties? Nē, tā ne momentā, kad viņš nepakļaus. Bet kā jūs teicāt personai, kāpēc ir jāuzrāda šie dokumenti? Kāpēc jūs to prasat? Jūs prasījāt, kā policijas darbinieks, tad jūs esat izsaucis, jūs sakat, tad kāpēc jūs prasat šos dokumentus? Tas ir arī tas, ko jums visu laiku uzdod jautājums arī šeit. Jūs teicāt, ko viņi pārkāpa? Ko konkrēti šī persona pārkāpa? Jā, ka nedrīkst filmēt. Jūs teicāt, ka nedrīkst filmēt. Jā. Tas ir tas, ko jūs atceraties, ko jūs esat teicis, jā? Un tāpēc jūs prasat dokumentus, jā? Labi.